Laipni lūdzu apkārt mūsu vlogā 2 futbolu. Šodien mēs esam Ogri United pret FK Smiltene maču. Cerams, tiešām būs aizraujošs mačs, daudz goli un cerams, kā vienmēr, uz Ogres uzvaru. Un, protams, uz atraušanos, cerams, pirmo vietu, protams, ir nākamās ligā. Un skatīsimies, kas notiks tālāk. Zem, šķopā ātrāk, ātrāk, šķopā! Kārtiņā! Ko jūs tā apstājāt? Aizmugur, Hari, aizmugur! Čeņ! Tikai ātri, ejam ātri! Rīka pali! Jā, malēt! Offside! Koki, Līdz ēdies! Ir Ogri United 1-0 41. minūtē. Ļoti veiksmīgs vārdu gūms, tur tādā cīņas soda laukumā un labi, ka guva vārdus. Tagad ir puslaiks 1-0 Ogri United labā. Bija mums iespējas, mēs viņus nerealizējām, bet jāspēlē ātrāk, teikšu tā. Tā kā baigi maz šajā spēlē mums iespējas. Jā, tiešām izdevās šādu līdzvērtīgu spēli. Godīgi mēs gaidījām vairāk, kad Ogre izdosies vairāk momenti. Jā, Ogri ir augšgalā un Smiltene ir apakšgalā, tā kā likās būs reāli jau kaut 3-0 Ogres labā. Jā, bet rezultāts tikai 1-0. Puslaika beigās izdevās gūt vārtus, bet cerams arī izdosies otrajā puslaikā gūt vēl vārtus, mums uzvarēt pārliecinošāk. Un skatīsimies, kas notiks tālāk.
laukumu atstāja numuru 9 Kails Silgailis, viņa vietā laukumā dodas numuru 11 Marks Pačeko. Kristians Prokulis. Mēs gaidām jūs atkal šeit Salaspilsnes nedēļas sestdienā, 2005. kad 4. oktobrī. Pedro Mamić. Apsveicu ar uzvaru mūsu fanus. Paldies faniem, ka viņi atnāca uz spēli, uz ļoti svarīgu spēli, ļoti lielā kuplā un ļoti labi varēja dzirdēt fanus, kas arī mūs zina uz priekšu pēdējās minūtes, lai mēs to uzvaru noturētu. Kas bija izšķirošais spēles moments? Es domāju, ka nebija tāds viens izšķirošs moments. Spēle bija grūta, varēja katrs moments būt izšķirošs mums, viņiem, bet mēs izmantojām savus momentus, varējām vairāk iesist. Un galvenais, ka ir 3 punkti un ejam tālāk. Kā te apmē paša sniegums? Paša sniegums man apmierina. Sen nebija spēlējis pats sastāvā. Šo spēli nospēlēju diezgan labi, es domāju. Pirmais puslaiks varbūt bija grūti ieiet spēlē, bet otrajā jau es domāju, ka viss aizgāja ļoti labi. Un kas bija grūtākais pret šo komandu? Grūtākais bija droši... Mēs zinājām, ka būs grūta spēle, jo pret Smilteni nav ļoti viegli spēlēt. Un mēs zinājām, ka viņi cīnīsies, ir īpaši otrajā puslaikā, ka viņi negribēs atdot mums to uzvaru. Bet mēs nepadevāmies un cīnījāmies līdz galam, kas arī mums atnes 3 punktus. Labi, paldies, tas arī būs viss. Paldies!